Kopš februāra durvis atkal vaļā vērusi viesumāja Rudzupuķas Sventas pagastā, kurā tagad saimnieko jaunā uzņēmēja Inga Čazova. Inga Čazova 10 gadus nostrādājusi Lielbritānijā, ar ģimeni nolēmis atgriezties, lai veidot savu privāto biznesu viesmīlības nozarē. Kad pavērās iespēja iegādāties šo viesumāju, ģimenes lokā nolēmām, ka ir īstais brīdis atgriezties. Par veiksmīgo sagadīšanos stāsta Inga. Ienākot Rudzupuķēs, kurās nesen veikts kosmētiskais remonts, apmeklētāji pirmos skatienus saista patriotisks uzraksts uz sienas. Te Latvija nebeidzas, te Latvija sākas. Inga atklāja, ka šādi vēlējusies akcentēt, ka Latvija neaprobežojas tikai ar Rīgu. Arī Latgalē ciena un godā latviskas vērtības un tradīcijas. Viesumājā Rudzupuķas piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts. Tā ir ne tikai viesnīca un kafejnīca, bet arī maiznīca. Te ir iespēja iegādāties svaigu, tikko ceptu maizi. Doma par maiznīcu radās, jo bija vēlme radīt produktu ar pievienoto vērtību. Rudzupuķu maize izceļas ar to, ka tā tiek gatavota bez ēvielām un rauga. Te var nobaudīt firmas maizi ar lindsēklām, klijām un saulespuķu sēkliņām, magoņu maizi, ķiploku maizi un maizi ar ķimenēm. Arī ēdienkarte veidot latgaliešu gaumē, kartupeļu pankūkas, karstie podiņi, grūbas ar bekonu un kefīru un citi siltie ēdieni. Jūs par šiem 10 gadiem noilgojāties pēc kaut kā tāda dabiska latvisku? Jā, dabisko latvisku, un tāpēc es gribu, lai visas idejas būtu mūsējo, arī par to par maizēm. Kā bija tāds, arī tā bulciņas ar kanēliem, viņa papilna pīces, mūsu, ne tāda kā italiešu pīca, viņa tā ļoti, mums ir mūsu gaume, jā. Cenas arī brīdzīgas. Arī tā bija otra ideja. Nekādas tur lielas cenas, lai cilvēki var atbraukt no Daugavpilī, vai vietēji var ienākt, nopirkt, pasēdēt, tur normāli sava draudzīga kompānija un paēst un nogaršot, un tā nebija kā vajag lielas cenas. Inga Čazova ir ieinteresēta gan dažādu projektu rakstīšanā, lai attīstītu savu uzņēmumu, gan arī popularizēt savu produkciju dažādos gada tirdziņos un izstādēs. Pagaidām maizi var iegādāties tikai Sventē, tomēr uzņēmējs cer atrast iespēju savu produkciju piedāvāt arī pilsētā. Plāni ir grandiozi, protams, bet ar maziem solim iesim uz priekšu. No sākuma ir maize, pēc tam cepami sāksim taisīt, bet tāpat, ka būs viesumāja. Visu laiku cilvēki var atbraukt pie mums, arī, teiksim, kaut ko arī, lai ģimenes var atbraukt ar bērniem, paspēlēt šeit, tā pavasaris nāk un kaut ko izdomāsim. Inga atzīst, ka iesākums nekad nav viegls. Daudzi joprojām nezin, ka Rudzupuķis pēc ilgāka pārtraukuma atkal strādā un gaida viesus. Tā gan ir priekšrocība tiem pāriem, kas nolēmuši laulāties, tomēr ir konstatējuši, ka lielākā daļa viesunamu jau ir aizņemti. Rudzupuķis var piedāvāt banketu zāli līdz 45 cilvēkiem, komfortablus numuriņus un pirti arī turisma karstākajā sezonā.